Nu, labrīt. Cerams, ka lietas drēbes nebūs jāvelk. Tagad gan bišķi smidzina. Braukšu pa kalniem. Pastāstīšu, kā šis brauciens sākās un kā es satiku Gatu šeit Spānijā. Mans motocikls atradās Spānijā, pilsētā Bilbao no pagājušā gada rudens, kurus viņi atstāja pēc Anglijas, Skotijas, Velsas un Francijas ziemeļu rietumu krastu apceļošanas. Gats atveda savu motociklu uz Madridi ar kaut kādu firmiņu, kas vajag vairākus močus un tā. Tad mēs ar Gatu vienkārši satikāmies pusceļā starp Bilbao un Madridi. Un tad tālāk mēs braucām, tā kā jūs iepriekšējos videos redzējāt. Vakar no rīta Gats aizbrauc atpakaļ uz Madridi, motocikls aizvest uz Rīgu. Es tālāk došos uz Bilbao. Atstāšu savu mocīti tur, un tev tālāk redzēs, kur došos nākošais. Uzpārs Spānijas ziemeļa daļa ir skaista, bet augsta un lietaina. Un to lietu arī nekā nevar zināt, viņš te ir, te nav. Principā nav tik traģiski. Ja tev ir lietas drēbes. Kad aizvakar laikam bija tā, ka mēs ar Gatu saģērbām lietas drēbes, bija lietas, un tad viņš pazuda. Mēs tā sapriecājāmies, domājām, forši novilksim lietas drēbes, un tā saulītē bišķi nožūsim, un tā kā zem tās lietas drēbēm tāds bišķi tāds iesvīst, tāds nepatīkams. Un tā gribās tā forši saulītē pabūt, un arī siltumiņš. Tikko novilkām saulītē tās drēbes, protams, kaut kur pie apāšu mākonis, un viņš tik ātri mums noķēra, ka mums pēc kādām 5 minūtēm bija atkal jāvelk atpakaļ lietas drēbes. Tā kā te visu laiku jābūt gatavam uz lietu. Vakar arī man tā bija pāris reizes, kad es gribēju iet kalnos. Pirmo reizi noliku motociklu, pārģērbos, sāku iet. Vienkārši sāku iet uzreiz, skaidrs, ka nebūs salījuši un tā, un dubļains izbija. Un tā kā viesnīcā jau bija iekārtējis, atkal gāja kalnos, un tur gan es neatkāpos lietas, atkal sākās. Un es sapratu, ka es varēšu viesnīcā apžāvēties un nomainīt drēbes, tā kā nepadevos un gāju tajā lietu pa kalniem. Tas bija jauki. Lietas nebija pārāk stipras tāds. Mēs izmet tās, bet mēs slapinājām. Piestāja apstītas kaut kādas Picos de Europa. Es tā saprotu, ka tie tie sniegotie kalnu gali. No šīs ezers noteikti nav silts. Tad patās ir sniegotās virsotnes. Augstums ir 1100 metri. Katreiz man rāda 7 grādus.
neapacīties. Diezgan pārsali, braucot pārējai, neuzvilkuši to lietas kostīmu. Lietas laika smidzināja, saulīt pa brīdim izlīd ārā. Ļoti cerēju, ka viņš pārstās un varēs sasildīties, bet nē. Atradu kaut kādu kafejnīcu, izdzēru karstu tēju ar bulciņu. Ceru, ka viņš būs foršs, sasildījos. Varu ceļu turpināt. Halo. Nu, sunīši visu pieskata. Daži veci slinki, tādi mierīgi, prātīgi. Ja sīkie tie tādi pašie. Pēkšņi pavērās skats uz kalniem. Viņi tur slēpās aiz tā iepriekšējā. Augstums ir 1600 metru. Temperatūra vēl aizvien 5 grādi. Kas pēc? Nu, tur bija kaut skatu laukums, 2 kilometri bija jāiet ar kājām. Un tur es neiešu, pietiks man ar šitiem skatiem. Vienkārši vēl. Domāju, ka gačam skauž. Un bija iegājis salās. Tādās jau bija bijis līdzīgās, nekas tāds, kas man vajag pārsteigt. Bet interesanti bija tas, ka viņi piedāvā kaut ko līdzīgu Via Ferratē. Tur pretī nāca grupas, visi saģērti tādos vienreizējos plānos, baltos audumu tādos tērpos, ķiverēs un cimdos. Un gumijas zābaki visiem bija iedot. Tā kā tas varētu būt interesanti šeit. Atnāca apstīties Gaudis Kapriča. Gaudi ir arhitekts, un šo te viņam kāds pasūtījis. Tāda tā kā privāta māja kādreiz bijusi 3 stāvos. Varēšu visiem teikt, ka es tā esmu bijis. Nu, baznīca pie mājas arī smuka. Iešu pētīšu, kas tad ir tāds interesants. Nu ko, Gaudi projektēto māju apskatījos. Nu, ļoti patika. Es domāju, jebkuram patika tādā dzīvot. Nu, tur tā kā bērnībā. Nu, tur kaut kas baznīcas, tāds trepes un viss kaut kas uz augšu, uz leju. Un visādi stūrīši un lodziņi un vispār interesanti. Iesaku apmeklēt. Vispār šitā pilsēta izskatās tāda īpaša, glīta. Vienkārši atšķirīgi no citām. Parasti man pilsētās nepatīk, bet šeit īstenībā skaisti. Tā, uzēdīšu kā saldumu.